Dalmatienu konkursu uzvarētājs Jēkabs Grīnbergs. Šogad kā veicās? Šogad trīsmonīgos īpaši labi veicās. Katru gadu jau nenāk iespēja piedalīties, bet paveicās varbūt arī, vai atmaksājās uz atmaksājās ielādes. Bija gatavojies, trenējis metienu? Metiens tas jau dienā jātrenē, jāuzlabo, viss jātrenē. Īpaši gatavojies nebija, vienkārši nāc un met. 4 puiši no BS Rīga šodien spēlē piedalījās. Tas arī kaut kādu lomu nostrādāja? Varbūt man vienmēr ir patīkam cilvēku apkārt, un tad var saspēlēties. Bet spēle aizgāja. Kāpēc beigās zaudējāt? Nezinu, treneriem varbūt vairāk gribējās mums ieriept, parādīt, ka viņi tomēr ir labāk vēl, bet varbūt mums nedaudz motivācijas pietrūka. Es nezinu, tā gadījās, tā katrs runā. Kā vispār šodien atmosfēra, noskaņojums? Atmosfēra superīga, es domāju, visi skatītāji daudz bija. Uztraukumies, protams, bija katru reizi, kad uz metienu bija jāstājās, bet tas jau piedara pie lietas. Šogad U19 čempionātā kāds noskaņojums, kāds prognozes? Prognozes man ir, bet labi paliek pie manīm. Kas stiprākie konkurenti šogad? Konkurenti, es nezinu. Es īpaši nešķiroju, kas ir stipras komandas, kas ir vājas komandas. Mans acīs visas komandas ir pietiekami stipras un neviena nebūs tāda, kur ies viegli, visām būs jācīnās. No iepriekšējiem gadiem arī daudz labu spēlētāju tieši BS Rīga bijuši. Ir kāds, kuram tu tagad seko līdzi vai kas paraugs? Pa lielam, godīgi sakot, nē. Bet neviens jau netiek aizmirsts, tā kā par visiem tiek padomāts un kad kādas labas ziņas ienāk, tad jau, protams, ir prieks par to, ka ir spēlēts ar viņiem kopā Kādu plānu vasarai? Vasarai sezona beigsies, pēdējais gads A grupā, un viņam, protams, atkal būs jāsāk trenēties pašam un jau redzēs, jādomā par skolām nākotnē. Ko domā? Pats personīgi izskatās, ka uz Ameriku, bet vēl nav droši. Paldies un veiksmi tev! Paldies!